Andri, jūs esat viens no Latviešu folkloras biedrības dibinātājiem. Pastāstiet, lūdzu, kāds bija vadmotīvs, kāpēc jūs izvēlēties saviem dombiedriem sākt šādu biedrības darbību un kāds sasaucās ar mūsu sabiedrību? Ļoti vienkārši. Folklora ir absolūti demokrātiska lieta. Folklora vienmēr ir dzīvojusi cilvēkos, dabiskā vidē, sabiedrībā, ģimenē, kaut kādā, teiksim, pagastā vai vēl kaut kur. Jā, tā ir tāda normāla, tradicionāla kopiena, un tāpēc viņai arī vislabāk būtu sevi jāorganizē arī caur tādu absolūti nevalstisku, nevaldības un kaut kādu tādu organizāciju, un biedrība šobrīd ir tas viens no piemērotākajiem veidiem. Un kā izdodas? Ir atsaucība? Ir tā, ka visi vienmēr māja ar galvu un piekrīt visādām labām idejām. Saprotams, ka mūsdienās cilvēki ir diezgan aizņemti, viņiem ir darbi, ļoti daudz dažādu pasākumu, kuros ir jāpiedalās, un protams, ka kaut ko vēl darīt vienmēr ir grūtāk atrast, bet tā jau nav. Cilvēki ir atsaucīgi, un ja konkrēti kaut ko mēs daramies, tad vienmēr ir palīgu pulks klāt. Tas ir tā kā tiekšanās uz savu pirmotnējo būtību, pie dabas krūts, vai ne? Basku festivālā viens pētnieks ļoti labi pateica. Viņš saka, saprotiet, no paleolīta vai neolīta, cik viņš tālu bija skatījies, līdz mūsdienām nekas nav mainījies. Cilvēks ir palicis tāds pats, arī attiecībās, piemēram, pret tām masku tradīcijām, jo cilvēkam jau vajag joprojām to pašu labu veselību, svētību, izdošanos, veiksmi, labu ražu, un tas ir galvenais. Bez veselības nekur, veselība primārais. Un runājot par gadskārtām, tagad ir klāt mūsu pavasaris, jūtam sirdī, apkārt jau saulīte spoža, un tūlīt arī tuvojas mūsu pavasara saulgriežu svinības. Svinēsim 22. martā, vai ne? Nu, vispār jau mēs jau daudz kur Latvijā 21. un 22. Jā, šie ir tie datumi, kad mēs, tā teikt, sagaidām lielo sauli. Un kā jau katru gadu es zinu, ka Latviešu folkloras biedrība organizē šo pasākumu arī Rīgā, Arkādijas parkā, kā ierasts 6 no rīta jau sākums ir. Un gribētos vaicāt, kāds ir tas plāns, ar ko jūs mūs varētu ietriģēt, lai mēs dotos tur. Gan jau mēs tāpat dosimies, bet tomēr. Nu, tā kā lielā diena vairāk ir sieviešu svētki, tad kāds ir plāns? Aida, lūdzu. Es varbūt sākšu ar to, kāpēc lielā diena ir vairāk sieviešu svētki. Lai gan, protams, bez vīriešiem mēs arī nekur. Arī lielajā dienā ir tāds mītiskais pāris, saule un zeme, kas ir tie centrālie tēli, galvenie mītiskie tēli. Un šajā pavasara periodā saule ir tik aktīva, ka viņa modina zemi pēc tā ziemas miega. Zeme ir tas sievišķais, un zeme mostās augšā pēc šīs it kā simboliskās nomiršanas. Līdz ar to lielā diena mums parāda iespēju atjaunoties, un tas cilvēkam ir ļoti svarīgi. Un šī atjaunošanās iespējama caur konkrētiem rituāliem, ko mēs arī Arkādijas parkā 22. martā darīsim. Un sāksim mēs to ar tādu šķīstīšanos, ar mazgāšanos upē, Mārupē, kas tek uz austrumiem, kas ir ļoti sevišķi maģiska, jo lielās dienas rītā tieši šādi strauti vai avoti vai upes ir jāsameklē. Un iedomājieties arī nosaukums Māras. Jā, Māra ir arī zemes mātes. Dievība. Vēl viens nosaukums, jā. Nu, lūk, iespējams, ka pie šīs te upītes mēs arī pagavilēsim, jo tāpat kā pirms lielās dienas vajag iztīrīt māju un visu izvēdināt un izmazgāt, arī balss ir jāvēdina. Pēc garās ziemas ir jālaiž vaļā šī balss, jāiemēģina ar gavilēm.
Nu, lūk, pēc tam mēs varētu būt, ka mēs dzīsim putnus, jo ar putnu dzīšanu mēs arī simboliski ziemu aizdzenam un aizslēdzam šo ziemas vārtus ciet, lai nāk vasara. Nu, un tad, protams, mēs jau būsim gatavi sagaidīt sauli. Saules lekšana ir ļoti maģisks un enerģētisks brīdis, jo tas arī ir tāds mītisks notikums. Šī saule nav parasta saule, nav ikdienišķa saule, bet tā ir lielās dienas saule, kas, varētu teikt, atzimst arī no jauna. Aida, man jautājums. Tik daudz visādu tradīciju, putnu dzīšana, saules sveikšana, dziesmu dziedāšana, mazgāšanās avotiņā. Ir noteikti secība, kā tas viss ir jāveic. Tam ir būtiska nozīme. Gan jā, gan labi, es teikšu, ka jā. Tāpēc, ka vairumā ticējumu tomēr šī mazgāšanās un putnu dzīšana ir tā kā pirms saules lekšanas. Mēs tā kā sagatavojamies, tā kā cilvēks nomazgājas un tad iet kaut kur ciemos vai uz svētkiem vai uz baznīcu, tā arī mēs šo sauli sagaidīsim jau attīrīti un šķīstīti. Nu jā, bet tā ir tikai viena daļa. Lecot saulē arī var veikt dažādas rituālas darbības, bet vienkārši nevar paspēt, tā saule uzlec pāris minūtēs. Var arī mazgāties saulē lecot, var arī šūpoties saulēktā, bet tas viss ir tā jāizkārto, kā tam cilvēkam reāli tas ir iespējams. Tad mēs, protams, viens otru peram ar pūpoliem un plaucētiem bērzu zariņiem, ēdam dzērveņu ogas, lai būtu skaistas un sārtiem vaigiem. Var skatīties caur zīda lakatu uz sauli, lai arī ieraudzītu laimi. Var matus ķemmēt ar zaķa ķepu, arī auglībai un skaistumam. Un tad ir tas galvenais, tā šūpoļu kāršana un šūpošanās. Man ieintriģēja tā zaķa ķepa. Tas būs nodrošināts tur uz vietas. Katrs pats šajā gadījumā parūpēsies par ķepu. Ko simbolizē tā zaķa ķepa? Kāpēc zaķa ķepai jāķemē būtu mati? Es varētu iedomāties to, ka zaķis tomēr arī ir... Mēs zinām to, ka arī Eiropas un Skandināvijas tradīcijās ir šie te zaķi, kas atnes olas. Jā. Tā nav latviešu tradīcija, bet šobrīd viņa arī Latvijā ir ļoti ienākusi kopā ar dažādām citādām, teiksim, tādām izpausmēm no Eiropas. Un tur šis zaķis, starp citu, arī un trusis nozīmē šo te pavasara austošās saules dievību. Ja, tā kā tas arī varētu nozīmēt, ka tā ir tāda atjaunošanās caur jauno gaismu. Sievietes mati ir auglības spēka simbols. Un līdz ar to viss sakrīt. Zaķis, sievietes mati, auglība, pavasaris, zemes atjaunošanās. Tas viss ir pamatā auglības nodrošināšana. Kas ir tās ziņas, tās vērtības, ko mēs pamodināsim un atklāsim sevī šajā dienā? Gan jau ziemas miegā mums tās gulēja, bet tagad mums tas pamodīsies, pateicoties lielajai dienai. Es varētu no savas puses teikt, ka tā kā vīrieši kar šūpoles, tad viņi tur liek, protams, šeit varbūt vairāk runa ir par jauniem puišiem, ja? Bet es arī esmu bijis kādreiz jauns puisis un visu to ļoti labi var stāstīt jau kā ar pieredzi, ja? Ka tie puiši ieliek tās meitas tajās šūpolēs un tad viņi viņas šūpo un tad viņi var labi viņas no visām pusēm apskatīt un tā teikt pārliecināties, vai tā patiešām būs tā īstā, ar kuru tad tālāk turpināt nākamos procesus. Un, kā zinām, šūpolēs jau nešūpojas klusējot. Tur jau notiek dziesmu kari, apdziedāšana, un tur arī meita parāda, cik viņa asprātīga un kāda viņai balss, un cik viņa skaistas olas māk nokrāsot. Un tāda kārtīga izrādīšanās. Bet, jā, tas vairāk uz jauniem ļaudīm attiecās. Bet visā visumā, protams, tā kā visas gadskārtas ir saistītas ar
par pašu dzīves pamatu, un tā ir auglība, auglības nodrošināšana. Ar auglību iet kopā arī šī svētība, kas nāk no senčiem, un pavasarī, jo sevišķi zemē mostoties no šī tektoniskā lauka, gan auglība, gan svētība nāk pie mums. Nu, arī tā kā visās gadskārtās tas ir tāda iekšēja līdzsvara, harmonijas, saskaņas izveidošana, nodibināšana un saskaņošanās ar dabas ritmiem. Es vēl varbūt gribētu pāris vārdus par to auglību pateikt. Mēs diezgan daudz un bieži minam šo vārdu. Un, protams, ka šim vārdam ir noteikti arī kaut kā tā šaurākā nozīme, ko mēs saprotam kā ar pēcnācēju radīšanu, vai arī kaut kādus, teiksim, tur, ja mēs esam zemkopi, tad tas ir saprotamāks jēdziens, bet, teiksim, ko šodienas, teiksim, datoru speciālisti varētu nozīmēt auglību. Skaidrs, ka tā auglība jau pēc savas būtības ir plašāks jēdziens. Un šeit mēs runājam pirmkārt par to radošo sākumu. Tas viss, kas mums ir, cik mēs esam spējīgi radīt kaut ko jaunu. Tagad vispār mums ir koncepcija, radošā Latvija. Mēs domājam par to, cik mēs esam radoši, cik mēs spējam būt radoši. Tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka tie darba augļi jau var būt ļoti dažādi, un katram viņi ir savi, un citam rodas jaunas idejas, un cits kaut ko labu paveic un rada jaunas datorprogrammas, un cits rada vēl kaut ko. Savā būtībā tā ir, protams, simbols šī auglība, un tas, jebkurā gadījumā, katram cilvēkam viennozīmīgi ir vajadzīgs un nepieciešams, lai viņš vienkārši labi, kvalitatīvi dzīvotu šajā saulē. Un tāpēc katram būtu jāizšūpojas lieldienu šūpolēs, jo šī pati šūpošanās kustība un atrašanās tādā mistiskā stāvoklī starp zemi un debesīm arī nodrošina šo sievišķo un vīrišķo auglību un radošumu, kā Andris teica. Lai gan es piebildīšu, ka tomēr pamatā arī ir šī pēcnācēja radīšana. Bet vēl lielā dienā ir interesanti ar to, ka notiek arī dažādas spēles un sacīkstes, un piemēram tāda kā ripas spēle. Un vēl arī dažādas citādas, tā kā vispār tas darbību lauks ir ļoti plašs, tur visu dienu ir ko darīt, pa vidu, protams, olu kaujas un ēšana galā olu. Mēs visi zinām to, ka lieldienās olas garšo ļoti un īpaši, Viņas visvairāk var apēst tieši lieldienās, viņas garšīgākās ir. Bet atgriežoties pie tās ripas spēles, tā ir arī tāda ļoti interesanta sena tradīcija, kur tiek sagatavotas speciāli koka ripas un tad tādas vēl nūjas, un tad šī ripa tiek ripināta un divas grupu komandas, viena pret otru, sacīkstē noskaidro, kuri labāki ripas metēji. Tur ir arī sava simbolika ar to sauli un ar visu to, tas tā saistīts tieši raksturīgs lielajai dienai. Noteikti būs arī daudz mazu bērnu līdzi, jo ģimenes ir mums daudz mūsdienās, kas ir apsveicami. Un tāpēc gribas jautāt, vai arī maziem būs ko darīt tajā dienā? Noteikti paņemsim līdzi viņus. Jā, protams, mēs jau ļoti labi zinām no pieredzes, ka maziem jau vislabāk patīk tā ola ripināšana. Pie tam tur ir dažādi tie varianti, kā tur tās olas tiek ripinātas, tā kā tas ir absolūti vienmēr mazliet. Arī šūpoties viņiem patīk briesmīgi, stāv rindā un gaida to šūpošanās mirkli. Jā, bet mums vispirms izšūpojas saimnieks ar saimnieci, pēc tam pieaugušie un tad tikai bērni. Noteikti hierarhija, Skaidrs. Kā ir ar muzikālo noformējumu? Kādas folkloras kopas mūs priecējas pasākumu laikā? Jā, lielās dienas sagaidīšanā un svinēšanā parasti piedalās Rīgas folkloras kopas, grodi, garataki, skandinieki, budeļi, savieši un vēl arī citas. Vienmēr atbrauc arī kāds ciemiņš no kāda tuvāka pagasta, kas ir ap Rīgu,
Tā kā, bet pamatā jā, šos svētkus organizē un vada Rīgas folkloras kopas. Un kā ir ar ģērbšanos? Ir noteikti kaut kā jāģērbs, tam arī piemīt kāds simboliskais spēks vai tam nav tik būtiska nozīme, vai tomēr ir? Noteikti ir. Jā. Pirmām kārtām uz lielo dienu vajag sašūt jaunu kreklu. Jo krekls tas ir tā kā otrs ķermenis. Un, ja mēs gribam atjaunoties, tad vajag sākt arī ar jaunu baltu linu kreklu. Bet uz šo saules sagaidīšanu ir jāvelk balts lakats un jāliek raiba villaine vai raibs mētelis, kaut kas raibs, jo raibais ir māras krāsa, zemes mātes krāsa un arī saistīta ar šo te auglību. Un balti lakati savukārt, tas ir pieraksts no Māras dienas, bet Māras diena ir tepat blakus lielajai dienai. Baltie lakati veicina kāpostu augšanu. Un kāposti, kā jūs visi labi zinat, arī ir sievišķās auglības simboli. Lūk, un tāpēc tas ir arī skaisti un pavasarim piemēroti būt baltām galvas sagām. Tomēr laikam gribētos arī papildināt. Jā, kāpost, tas ir tiešām skaisti, kā vīrietis arī to var apliecināt, tas ir ļoti svarīgi. Bet šeit arī ir viens simbols, kas ir noteikti jāsaprot, kā šie kāposti ir faktiski domāti vairāk droši vien kā zemes mātes krūtis. Ja? Mēs zinām, tur salīdzinām, piemēram, Artemīda, ja? Bija tāda Grieķijā dieviete un tur daudzām krūtīm un tā. Un šeit, acīm redzot, ir kaut kāda arī varbūt paralēle vai kaut kas tam līdzīgs, ja? Kur faktiski par šiem te kāpostiem dziedot vai runājot, ja? Mēs tā kā tomēr saprotam, ka te ir runa par zemes māti un lai viņa būtu arī auglīga, dodoša un mums visiem būtu visa kā gana. Protams, zemes māte kā sievišķā, visa sievišķā tāda pārstāve, protams, ietver arī visas sievietes attiecības. Jā, katra sieviete arī zināmā mērā ir arī zemes māte. Bet runājot par šo te zemes māti, zemi, tad lielā dienā ir tāds, varbūt jāpiemin būtisks notikums, kad lielajā dienā, šajā lielās dienas ciklā notiek jaunas saules ieņemšana. Un dziesma, ko mēs dziedam par to, ka lieldienas rītā ir sarkana saule un māršiņas ir māras illainē ir sarkanas bārkstis, tas ir šīs ieņemšanas rezultātā. Tāpat kā pēc kāzu nakts līgavu apdzied, ka viņai ir sarkanas bārkstis villainē. Tā arī lielajā dienā šis kāzu akts notiek ar zemes māti, ar zemi un debesīm. Tāpēc, jā, ja to tā apzinās, tad savādāk tu nāc uz to saulēktu un skaties uz tām kosmiskām parādībām. Svētīgi. Gribētu vēl pavaicāt, noteikti nav Rīgā vienīgais pasākums, kuru vēl jūs ceļosiet uz kurām Latvijas pilsētām? 21. jūs minējāt arī kaut kur dosieties, vai ne? Mēs paši vēl turam noslēpumā, jo ir tā, ka saprotams, ka mēs ar lielāku prieku dalāmies ar sabiedrību, ar savām zināšanām un iesaistam šajos visos publiskajos pasākumos. Mēs esam priecīgi par katru, kas atnāk. Bet mums jau arī dažkārt gribās pašiem kaut ko tādu, tikai priekš sevīm, ja, un tāpēc mēs, piemēram, to 21. rīta, tā kā izmantojam savas ģimenes un savu tuvāko, teiksim, tādam lokam. Bet es zinu, ka daudz, kur notiek šie pasākumi, es varbūt tā uzreiz nenosaukšu, es zinu, ka Ķegumā, Talsos un tiešām daudz, kur iespējams. Es visas vietas arī nezinu, un ir mājaslapas, teiksim, folkloras biedrības mājaslapa, ja, www.folklorasbiedrība.lv. Tur arī notiek apkopošana, un tur ir iespējams iegūt ziņas par visu Latviju, ja, kur notiks tieši šie saulēkta sagaidīšanas pasākumi. Tā kā viņi, un ja katru gadu aizvien vairāk un vairāk notiek, un cilvēki
tomēr var piecelties pirms 6 un atnākt uz to kalnu, lai sagaidītu saules laiku. Bet arī tradīcijās tā saule nav sagaidīta tikai vienu rītu, piemēram, tur lielās dienas rītā, bet jau 3 dienas iepriekš jau var celties un sauli sagaidīt tā saucamajā zaļajā ceturtdienā un pēc tam piekdienā. Jo tās 3 dienas pirms un pēc viņas visas ir enerģētiski spēcīgas un ir iespēja veikt šos rituālus. Gan mazgāties, gan sauli sagaidīt. Tā kā saka, jo vairāk, jo labāk. Labi, tad tā nedēļas nogale būs īpaša. Īpaši mītiska. Bet man liekas, jā, ir laiks, kad mēs varam atlicināt laiku arī savai ģimenei, lai gūtu spēku no saules simbolikas un mirdzuma. Bet man liekas, tā ir arī laba izdevība šie pasākumi, arī, kad mēs rīkojam tādas publiskajās zonās, tā ir laba iespēja sabiedrībai socializēties savstarpēji, vai ne? Ļoti svarīgi un visādos līmeņos, gan dažādi domājošiem, gan dažādās valodās runājošiem, jo sevišķi Rīgā uz visiem šiem pasākumiem, ko mēs rīkojam, vienmēr ir dažādi tautību cilvēki. Un jāteic, ka tieši tie, kas runā citās valodās, viņi ir ļoti liela interesi un ar patiku iesaistās šajās lietās. Tā kā, bet, protams, pats galvenais jau ir ģimenes, ka šādos pasākumos viņas ir kopā un ar līdzīgi domājoši. Tas ir. Tieši tā, ja atnāk cilvēki, kas ir domu biedri un jau mazliet varbūt pat zina šo tradīciju, ir jau bijuši, tad arī tiem rituāliem ir tāds lielāks spēks, lielāka enerģija, jo tas cilvēku skaits, kā saka, ja tās domas ir vērstas vienā virzienā, tad tas noteikti ir spēcīgāk un jaudīgāk. Bet ja es iešu pirmo reizi no sākuma līdz beigām, beidzot iziešu šo ciklu? Tā jau nav problēma pirmo reizi. Protams, varbūt tu pati pirmajā reizē nejutīsies tik brīvi un varbūt tev pašai tās sajūtas būs atšķirīgākas. Bet tas jau nekas, ka pirmo reizi, galvenais, lai ir tā vēlēšanās un ir tā atvērtība un tāda pozitīva pievienošanās. Atbrīvotība. Jā, bez saspringuma, jo tā jau nav ne parāda, ne izrāda, tur katrs cilvēks priekš sevis. Tas ir tāds, dzīve. Labi, tad tiksimies 6 no rīta Arkādijas parkā 22. martā un pēc tam no 12. līdz 16. Līvu laukumā notiks. Arī, jā. Pārējie prieki, svētki un izdarības. Tieši. Ja? Jā, svinēsim dzīvi. Sarunāts svinēsim. Paldies jums! Paldies!